Labdien! Labdien! Kā jūs sauc? Mani sauc Kārlis. Cik jums ir gadi? Man ir 41 gads. Un cik ilgi jūs uz ielas dzīvojat? Es uz ielas dzīvoju jau vairāk nekā 9 gadi. Dzīvoju uz ielas. Un Mārtiņu Gricmanu jūs pazīstat? Ļoti perfekti un ļoti labi pazīstu. Cik jau ilgi jūs viņu pazīstat? Es viņu pazīstu gadi 6-7 pazīstu. Un kā jūs ar viņu iepazināties? Es viņu iepazinos, ka agrāk, kad es visu laiku pa vecrīgu staigāju, es godīgi pateikšu, viņš agrāk visu laiku tur šāva naudu. Nu, kas saka, ar savu dziedāšanu, ar savu to te, kas mums, nu, kā jums apskaidu tā, deklarē, nu, tā viņš it kā ir tā normāls cilvēks, skaitonē, bet viņš, nu, tā kā es saprotu, viņš ar galvu nedraudzēja. Bet viņš ir producents? Nav viņš producents, to es jums reiz pasaku. Bet jūs viņu mūziku esat dzirdējuši? Viņu mūzikas neesmu dzirdējis, bet zinu tikai vienu, ka viņš visu laiku dzied vienu un to pašu pasaku. Kas Andersona pasaku visu laiku dzied, it kā viņš ir bijis agrāk producents, bet tagad viņš viss ir pazaudējis, viņš ir nogājis uz ielas. Es pat jums varu pateikt godīgi, ka viņš ir manā acu priekšā pat ir gulējis toaletēs, vispārējais ar sievietēm, un pēc tam nākšā dienā viņu redzu, ka viņš stāv diriģē ar rokām, kas cilvēks ar galvu ieskrējuši sienā, bļē, tādā ziņā, bļē. Kādā sienā? Nu, parastā sienā, es jums pateikšu godīgi. Tas cilvēks, kam ir, nu... Pēc cietības kādā sienā? Pēc cietības jums apskaidošu godīgi sakot, tas cilvēks, kuram ir, nu, kas saka, неотдаленный, ну, по-крестски jums pateikšu, неотдаленный от жизни, блядь, дурак. Un viss. Nu, muļķis. Bet viņam ir panākumi, viņš ļoti labi dzied. Nē, viņš dzied, jā, to es zinu. To es zinu, ka viņš dzied. Viņš ar to arī pelna naudu. Jūs esat viņa dziesmas dzirdējis? Esmu dzirdējis tikai dziesmas tādas, kur viņš dzied no vienas dziesmas pārsviežas uz otru dziesmu, jo man pašam vestāvs ir bijis, kā saucamais muzikants. Jūs zināt kādu no dziesmām, kuru viņš ir dziedājis? Viņš dzied visas latviešu nacionālas dziesmas. Jūs varētu kādu no latviešu nacionālajām dziesmām nodziedāt? Jā, bez problēmām. Par kuru man izmet ārā no internāta skolas izmet ārā un uzlika pa Meža brāļiem. Ļoti labo dziesmu. Meži, tumšie meži, ja jūs zināt to dziesmu. Varētu lūdzu skaļāk un tā nodziedāt mums to dziesmiņu? Meži, tumšie meži, ļaujiet man vēl padomāt, rīt man jāiet tiesas priekšā, patiesībā jāstāstā, rīt man jāiet tiesas priekšā, patiesībā jāstāstā. Tiesas kungs man bargi vaicā, cik jūs bijāt laupītāji, mēs pavisam bijām 4, kas viens otru nenodod. Mēs pavisam bijām 4, kas viens otru nenodod. Pirmie bija tumšie meži, otrais bērais kumeliņš, trešais asiņainais duncis, ceturtais es kaupens pats. Tiesas kungs man bargi jautā, vai tu gribi mirt vai dzīvotu, labāk es kā puika mirstu, nekā stāstu patiesību. Labāk es kā puika mirstu, nekā stāstu patiesību. Plūciet puķes, plūciet rozes, rociet mani mežmalā, un uz manā kapā rakstiet, šeit uz kaupens laupītājs. Ļoti labi, ļoti labi.
Tātad, labdien! Labvakar, tā pareizi teikt. Ko jūs gribējāt zināt? Kā jūs sauc? Veronika. Atcerieties, mēs jūs filmējām klipām. Vasarā. Jā, Tur jābūs, jā. Jā, nu klips ir iznācis, ļoti labs sanācis. Ļoti labs. Jā. Paldies! To es apsveicu. Ko jūs vēl gribējāt? Meži, tumšie meži. Tikai pārējos vārdus nezinu.